Bet, manuprāt, skaidra nauda, tā vairs nav tikai cīņa, es domāju, bijušajās postpadomju valstīs, tā skaitā Latvijā, cīņa pret ēnu ekonomiku un cīņa pret iespējamu noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizēšanu. Mēs zinām, arī skaidru naudu var izsakot. Ja grib izsakot, šādas operācijas ir iespējamas. Es esmu pārliecināts, ka skaidrs naudas ierobežojuma mērķi ir gaužām vienkārši, pa ko jau arī daļēji arī šīs konferences rīkotāji daļēji runā par pilnīgu kontroli, par sabiedrības pilnīgu kontroli. Un jautājums, cik tālu mēs esam gatavi tam pakļauties. Un cik tālu mēs paši, katrs, tā skaitā arī politiķi, uzskatām, ka mēs esam valsts, neatkarīga, brīva, demokrātiska valsts, vai mēs tomēr esam sezonāla valsts. Es teiktu, uz šo jautājumu jāskatās tieši tā un nekā savādāk. Jo atceros, mums kāds kolēģis stāstīja, kurš neatkarības sākumā ārlietu ministrijā pārlasa dažādus vēstnieku reportus uz savu valstu galvaspilsētām. Vienā no ziņojumiem pēc okupācijas bija minēts viņa personīgais viedoklis vēstnieku, ko var gribēt, pasaules lielvaras nostājas savās vietās, un šīs Baltijas valstīņas tādas mazas sezonālas valstis vien ir bijušas. Un nereti uzdod jautājumu, kā šīs lielvaras šobrīd uz mums skatās, bet trakākais es bieži uzdod šo jautājumu, kā mēs paši uz šo skatāmies. Jo neviens cits šos likumdošanas normatīvus uz Saeimu neatnes, un neviens cits pa viņam nebalso, kā mēs paši. Mēs paši šajā nodokļu un nodevu likumā 30. pantā esam ielikuši šādu normu, un vairākums par viņiem nobalsojuši, 4 cilvēki nobalsojuši. Kurš cits to ir darījis? Kur mēs esam redzējuši šobrīd kāds sabiedrības piketus, pēdējos nopietnas piketus pie valdības vai pie Saeimas? Mēs atceramies es atceros arī, Pabrikungs runāja šobrīd par šo brīvību ierobežojumiem. Es atceros arī Covid laiku. Ja kādam bija atšķirīgs viedoklis, tu esi tur pilnīgi, absolūti valsts ienaidnieks. Par kādu brīvību mēs runājam? Manuprāt, to brīvības sajūtu mums jau jācīnās, lai mēs atjaunot to brīvības sajūtu un pārliecību, ka mēs esam brīva, neatkarīga, demokrātiska valsts, ka mēs paši sev ticam. Skaidra nauda, zināms, simbols tam. Bet ļoti atšķirīgs simbols starp bijušām postpadomju valstīm, kur daļai sabiedrības, ne visiem, daļai sabiedrības skaidra nauda asociēs iespējams ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu, iespējams koruptīviem darījumiem vai naudas atmazgāšanu. Tāpat laikā valstīs ar senu demokrātiju un brīvību skaidra naudas simbols un pilnīgi cita asociācija. Gan Amerikas Savienotās valstis, pat Rietuma Eiropā daudz valstis, kur redz, kur uzņēmējiem ir skaidra nauda, tad prātā nenāk, tas varētu būt nelegālā ceļā iegūts. Pie mums daļai cilvēki ir pilnīgi cita asociācija. Respektīvi, mums pašiem vairāk ir jāskatās par normām, un mēs nevaram runāt, konceptuāli mainīt viedokļus tik bieži atkarīgā no tā, mēs atrodamies amatā vai neatrodamies amatā. Mēs bieži paši, tāpēc, ka mēs esam valdībā, mums tur kopīgo mērķu labad ir jābalso par tādu likumprojektu, pilnīgi pretēji nekā mēs esam solījuši. Un tad, kad mēs jūtam, ka tuvojas vai nu vēlēšanas, tad mēs sākam iebilst un sākam parādīt, ka mēs esam atkal liberāls vai konservatīvs vai tam līdzīgi. Tikai tāpēc, lai atkal pārvēlētos uz nākamo termiņu. Tā ir tāda melvošana pašiem sev un neticība pašiem sev. Un visticamāk, tā ir tāda sajūta, kad mēs paši sev uzskatām vienkārši par sezonālu valsti. Un es domāju, ka šīs sezonālās valsts domāšana mainīsies laikam ejot, bet šobrīd personīgi, tas ir mans personīgais subjektīvais viedoklis, man liekas, mēs tādā apātijā esam iegājuši un neuzskatām, ka mēs paši varam parūpēties par savu valsti, redzot arī to, kas notiek pasaulē. Mēs gaidām vai no Briseles vēsturiski, esam gaidījuši no Maskavas, šobrīd mēs gaidām ziņas no Vašingtonas, vai tagad mēs nezinām, kurā pilsētā tuvākajās dienās notiks jaunas ziņas. Pašiem jāiestājas par savu neatkarību, brīvību, demokrātiju, cik vien tālu mēs varam. Visiem pilsoņiem, kas mēs šeit esam, liberālāki vai konservatīvāki, tā ir mūsu valsts un neko savādāk. Es pat šo nevaru pateikt. Šis konkrētais priekšlikums, manuprāt, bija muļķīgs, es par viņu nebalsoju. Tas, ko mēs esam runājuši ar saviem kolēģiem, es domāju, nevienu
frakcija, nu jau arī, paldies Dievam, vēlēšanas tuvojas. Mēs redzam, ka mums izdosies, es domāju, vismaz noteikti dzirdot arī Krauzes kungu uzstāšanos, kad arī plašāk atbalstu iegūt, ka mēs tādu saprātu, vismaz pateicoties vēlēšanu tuvumām, es domāju, mēs vismaz daļēji pa kādu metru atgūsim, bet ilgtermiņā mums ir daudz vairāk un nopietnāk jādomā un katram jāizsver, ko mēs ikdienā katrs darām, kā mēs komunicējam, gan politiķi, gan arī tie, kas komunicē ar politiķiem, ko mēs prasam pretim skaidru un tiešu valodu, nav ko baidīties, runāt un nebūt, atgriežoties pie tēmas skaidra nauda nenozīmē, ka tā ir koruptīva darbība vai naudas atmazgāšana, skaidra nauda, tā ir brīvība. Valstī, finanšu institūcijai, valsts ieņēmuma dienestam un vienai vadošai partijai mūsu valstī jādomā, kā mēs cīnāmies ar nelegālas naudas ieplūšanu ekonomikā, kas ir daudz lielākā apmērā, daudz bīstamāka, tā skaitā arī pa noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, kuri notiek no vienas valsts uz citu valstu dažādās kriptoformās, tiek pārskaitīts, jācīnās ar to, ar tāda mēroga korupcija, vienkārši jāliek mierā mūsu sabiedrības vismazāk aizsargātā daļa. Mēs šo jautājumu pārunājam gan vasarā, gan ar finanšu ministru, gan ar valsts ieņēmuma dienestu. Saņēmām apsolījumu veikt korekcijas ministru kabineta noteikumos. Šādas korekcijas vēl šobrīd neredzam, tā kā visnotaļ noteikti jau rudenī mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies. Paldies un neuzskatīsim savu valsti par sezonālu. Paldies!